Salaspilī ir tapis jauns vīdes izglītības centrs Botānija, kurā jūs varat ne tikai labi pavadīt laiku, bet kopā ar ģimeni caur aktivitātēm uzzināt kaut ko daudz vairāk par botāniku. Mēs esam Salaspilī, Nacionālajā botāniskajā dārzā, kur ir tapis jauns vīdes izglītības centrs Botānija. Ideja par vīdes izglītības centru botāniskajā dārzā radās jau krietni sen. Tas ir jau ap 2015. gadu mēs sākām domāt, ka vajag kaut ko vairāk izglītībai, vēl jau vairāk, tāpēc, ka dārzs ir tāda sezonāla parādība. Mūsu mērķis šeit Botānijā ir parādīt cilvēkiem, ka botānika var būt ne tikai sausa zinātne, ka tas var būt interesanti, aizraujoši, ar visām maņām izpētāmi, un tieši to šeit viss arī var darīt. Ienākot Botānijā, jūs ienākat sakņu valstībā, tajā, kur ir saknes, kur ir pazeme, kur ir sliekas, kur varbūt ir kādi pazemes radījumi. Nākamā botānijas daļa jau ir stumbra daļa. Un pēc tam tieši tāpat kā ūdens no auga saknēm ceļas augšu pa stumbru un nonāk pie lapām, tāpat arī mēs dodamies uz otro stāvu un iepazīstamies ar augu lapām, ziediem un visbeidzot augļiem un sēklām. Botānija nav muzejs. Botānija ir iecerēta kā tāda vieta, kur var izmantot visas maņas. Šeit ir mūzikas instrumenti, kurus drīkst skandināt, kurus drīkst klausīties un kas ir darināti no bambusa, starp citu. Šeit ir iespēja pasmaržot dažādas smaržas, to, kā smaržo augu stumbri, to, kā smaržo augu ziedi. Degunam te ir ko darīt, un te ir ko darīt visiem mazajiem pirkstiņiem, kas var aptaustīt stumbru ornamentus, mizu dažādību. Šeit to drīkst darīt. Mūsu botānija ir ļoti īpaša, jo tā ir oriģināla ideja. Šeit ir māja tapusi pēc mūsu pašu arhitektu metiem. Māju ir būvējuši mūsu pašu latviešu būvnieki, un brīnišķīgā botānijas dizaina idejas mamma ir Guna Akona, kas ir radījusi šo oriģinālu dizainu, kāds nav nekur citur pasaulē. Nacionālais botāniskais dārzs ir krietni liels, 129 hektāri. Dārza teritorijā būs arī botānijas spēle. Un esam izstrādājuši veselas 2 aplikācijas mūsdienas kāriņjutīgiem ekrāniem. Viena ir mūsu botāniskā dārza audio gids, un otra ir botānijas aplikācija, kur varēs izmantot jau šī gada pavasarī. Gaidam ciemos jūs ar ģimeni Salaspilī, vides izglītības centrā Botānija.